Sveicināti, kungi, dāmas un biedri. Mani sauc Aldis. Un mani sauc Ruta. Mēs dzīvojam Kanādā un pārvadājam kravas pa Kanādu un Amerikas Savienotajām valstīm. Patīkamu skatīšanos. Pēc vienas dienas atpūtas sāku atpakaļ darbā. Es ielikšu. Parādīšu, ko mēs ēdam. Šoreiz mēs vedīsim autobusu ražot cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Parādīšu, kā iekšā izskatās. Arī ražots turpatās pašā kompānijā, kur ražo ātrās palīdzības. Šādi te izskatās. Pusē. Tā, jā, te ir lifts, kur iecelt ratiņkrāsas iekšā. Tāda mums, jā, tāda mums ir krava. Tā būs 3 kravas 4 dienās. Viss saliks vienā rullītī, sametīsim visu kopā. Jā, te patā Saskatūnā atrodamies un šos vedīsim uz Kalgari. Šovakar nobrauksim pusceļu, rītā no rīta būsim galā un tad būs nākošā krava uz no Kalgari uz Steinbach, Manitobā. Sāksim plānēt. Kā tas izskatās uz kartes? Uz kartes izskatās lūk šādi. Savācam autobusus Saskatūnā, aizvedam uz Kalgari. Savācam lielo autobusu no Kalgari, aizvedam uz Steinbach, Manitobā. Tad caur Pembinu izbraucam cauri uz Ameriku. Aizbraucam uz Stanley, North Dakota, savācam 2 šasijas un tad brauksim atpakaļ uz Saskatūnu. Tad tas kopā viss ir 3209 kilometri, 3 dienu brauciens un kopējā samaksa par 3 kravām ir apaļiem cipariem runājot $6900. Tā kā ļoti labs brauciens un mums jau ir zināms, kas būs nākošais brauciens. Pēc šī visa garā brauciena, tā kā būs interesanti. Tas ir cik burvīgs laiks ārā, plus 12 grādi. Ir, kurš janvārs 7. janvārs pilnīgi neticās. Vajadzēja visam būt vienā sniegā, elektro bišķi sniegs palicis. Jā, autobusi piegādāti. 6 stundu brauciens, 630 km vai 391 maila, Jūdza. Samaksa par kravu bija cik $2250, tā kā sanāk ruprēķinā, sanāk $5.70 pa Jūdzi, kas ir ļoti labi, kas pieskaitās pie superkravām. Tā kā brauksim pakaļ tepadās Kalgarī pēc nākošās kravas un tad brauksim uz Manitobu, tad būs pusotras dienas brauciens. Esam ieradušies pakaļ nākošiem upurim, sagatavoju piekabi, nu var lādēt virsū. Sieņa rutiņa viegā iekšā. Meklēt mūsu autobusu. Ka viņi ir atradusi, izskatās. Šis būs lielais skolas autobus 40 pēdas, ja nemaldos. Jā, 40. Ir īstais? Es nezinu, ja šitais ir viņa numurs, tad nav. Bet es neredzu, tas jau nav viss viņa numurs. Kur ir viņa numurs? Labrīt, bērniņi, jums uz skolu? Jā. Uz kuru skolu jums? Uz Strenčiem? Nē. Leciet iekšā, laižam!
Tā, durvis aiztais. Kā durvis jātaisiet? Kurš zina, kā durvis? Tā, open. Nē, reku service door. Un nē, tās ir aiztais. Es pat nezinu, kā durvis var aiztaisīt. Vienalga, mums jāstāj viņas vaļā. Jā, brauksim ārā. Un es aizslēgšu vārtus. Jā, tu pēc tam aiztaisi. Tā, parking break. Jā, viss savādāk nekā... sāk ripot. Tā drive mums sāk, jā. Tā skolnieki piesprādzējušies ir visi. Jā. Te nevar uzlikt nāc. Ko tad ne? Plasmasa, jā? Jā. Braucam ārā. Kaut kas te pīkst. Žem, tu neesi piesprādējies. Ja, kur pārējie bērni, pastīsimies, ja tie pārējie bērni autobusā. Visur ir šitais te. Tukšs autobus ir. Mēs varētu braukt pa Kalgari un tagad savākt skolnieks, ne? Lūdzu, piestāj, izlaid! Lūdzu, piestāj, labi, skola klāt, ja strenči klāt. Davai, čau! Davai. Skolnieki visi aizvest pa skolām. Autobus ir uzlādēts uz piekavas. Lādēšanas process, diemžēl, tika izdzēs ārā, jo izcēlās ģimenes skandāls. Un skandāls mēs neliksim šeit iekšā. Viss ir kārtībā. Vienkārši mums tur bija pāris nesaskaņas. Uzlikām 4 ķēdītes. Priekšā tilta. Var redzēt kaut kā tā apmērā. Šitā uzlikām kopā, viņas neskarās, tur ir atstarp starp abām divām ķēdēm. Un tad novilkām tur ar stūriem. Un aizmugurē parasti liek apkārt tiltam, bet, kā redzēt, vienmēr ir problēmas ar visādiem papildus bleķiem un vēl visu kaut ko. Un tad es, pateicoties Kristapam, esmu redzējis, kā viņš liek. Es saku, ka tā nebija darījis. Es nezinu, cik tas ir pareizi vai nav pareizi, bet šitā te caur dubultajiem ratiem. Tad var redzēt. Izliek ķēdi cauri un šitā te novāk. Nu, teorētiski tas skaidrs kā stiprinājums, jo uz ratiem jau stāv tā mašīna, tas autobus. Un otrā pusē tieši tāpat tās uzliku. Šitā te vidu ar gumijām kopā savilk ķēdes, lai ķēžu gali tur nepilinās pa zemi, nevalkās. Un tāpat tās ķēdi ārā un uz aizmuguri novilku. Es nezinu, pa alumīnija diskiem, kā tas būtu, te reku diskiem iekšpusē var redzēt, kā tās ķēdes vienīgais, viņš krāsu droši vien noskrāpēs, nedaudz. Ja, tas ir skolas autobus, tas nav nekāds Porsche vai kas te Ferrari. Tāpat tās viņi pāris gadus nobrauc un tad norakst viņas. Tā kaut kā, labi. Visi gatavs braukšanai, braucam tagad uz Steinbach, Manitoba, tas ir turpat tās netālu no Vinnipegas, no galvaspilsētas, turpat tās netālu. Kādu stundu laikam, vai pusstundu no Vinnipegas. Jā, reku malā var redzēt mājas. Tas mājas izstās savādāk nekā citas, ja jūs redzat, īsti nevienai mājai žoga nav riņķī, viss apkārt izstās tāds bišķi nolaists. Nav bišķi. Jā, Ruta saka, ritīgi nolaists, jā. Tātad, kā šo vietu sauc indiāņu rezervāts, kā pareizi? Rezervāts, jā, indiāņu rezervāts. Tās mājas, ko Kanādas valdība piešķira indiāņiem, par to, ka viņi ir bijuši apspiesti, kas ir taisnība, tāds ir bijis. Un baltie cilvēki, jā, viņiem nodarīja pāri, kas sacīt jāsaka. Un tagad Kanāda maksā viņiem jau cik gadus, jā. Un pašiem kanādiešiem tas ļoti nepatīk, jo kaut kad ir jābūt, kad izmaksā to kompensāciju. Es saprotu, neatgriezīs pāri nodarību, bet, kaut kad jābūt tam punktam, kad viss pietiks maksāt. Kāpēc es stāstu par šo te? Jo kaut kad pāris gadus atpakaļ es braucu uz ziemeļiem, man bija jāvada krabu uz ziemeļiem. Un es braucu, un tur tāda, kā jau nekurienē, un es redzu, ka pēkšņi parādās, tā arī var redzēt, bišķi pārsēdās, nezinu, vai kamerā redzams vai nav. Vai tur kaut maisiņu mētājs, kaut papīru mētājs, šeit nebija izteikti, jā. Bet tur bija paliek arvien vairāk un vairāk.
Un ja no sākuma tur bija ik pa, teiksim, 10 metriem, 20 metriem, beigās jau bija, tur bija apmēram pa metram, un tad jau bija tā, ka tur bija, nu, nezinu, papīri mētājās zemē ik pa 20 centimetriem. Un es domāju, ka varbūt tur blakus kaut kāda izgāstuve vai kaut kas tāds, jo citreiz no tām izgāstuvēm, ka baigais vējš, viņām it kā žoks ir apkārt, lai aizturētu to, kas viss lido pa gaisu, bet, nu, tāpat tiek ārā no tās teritorijas, domāju, nu, varbūt tur kāda izgāstuve vai kas? Nē. Es braucu tuvāk, skatos, tur parādās ciemats liels. Izrādās, tas bija arī indiāņu ciemats. Nedrīkst teikt, indiāņi jāsaka, ir, kā bija jāsaka, jau aizmirsā kā. Pamatiedzīvotāji, jā, tā kā tie, nu, pirmatnējie, sākotnējie iedzīvotāji, jā. Jā, un tad tur bija pilsēta, neliela pilsēta, ļoti tālu prom no civilizācijas. Viņi tā kā tur savā sulā tur vienkārši dzīvoja. Un, jā, un tur neizskatījās, ka kādam baigi rūp tīrība, kārtība. Tur bija viss, ko var salauzt. Tas bija salauzts, viss mētājās pa zemi. Nu, pilnīgi izskatījās, ka tu atbrauc uz izgāstuvi, nevis uz kaut kādu vietu, kur dzīvo cilvēki. Un tāpēc arī pilsētā, jā, tajos rajonos, kur dzīvo, viņi nav jau tā, ka viņi visi slikti. Ļoti daudz no viņiem ir, mums, piemēram, bija frizierīte, vai ne, Rutē bija frizierīte, ļoti laba frizierīte, un tu nepateiksi pēc tā, kā viņa, teiksim, strādā un dzīvo, tu nepateiksi, ka viņi ir vietējais iedzīvotājs, un viņi tiešām ļoti, ļoti cītīgs cilvēks un tā tālāk, un daudz no viņiem tādi ir, bet, diemžēl, arī ļoti, ļoti daudz ir tādi, kuriem ir pilnīgi vienalga viss, jo viņiem pienākās, jo baltie cilvēki viņiem izdarīja pāri un viņiem neuztrauc viņi, teiksim, viss arī tās subsīdijas, kas viņiem tur ir skolām un tā tālāk. Vienkārši paņem to naudu un notrallina, iztērē. Tad tev jāstāsta par residential schools. Jā, nu labi, es pa vēsturi nerunāšu, vienkārši runāju, ka to, ka baltie cilvēki izdarīja pāri, vai ne? Tātad pēdējā residential school tika aizvērta 97. gadā. Jā. Skolas pamata doma bija paņemt indiāņu bērnus, aizvest uz skolu un angļu valodā tas ir killed Indian. Tātad nogalināt visas indiāņu tradīcijas un tā tālāk, mēģināt viņus pa Baltiem sataisīt. Taču tajā pašā laikā tiem bērniem tik nenormāli darīja pāri, gan fiziski, gan garīgi, gan emocionāli. Pirms cik tur tiem gadiem bija milzīgs skandāls par to, cik tur atrada masu kapus, bērnu masu kapus vienā no tām skolām. Jā. Ja tu runā par tā ir bēdīgā daļa, jā, tas ir tā nepatīkamā daļa. Nu, to arī var teikt par Otro pasaules karu un kā Latvija tika apspiesta tā tālāk, kur mums, cik es saprotu, nekādas kompensācijas par to netika maksāts, vai ne? No Krievu puses. Bet par to nav stāsts. Stāsts ir par to, ka es vienā reizē nopirku mašīnu, lietot, protams. Es atvedu mājās un man prasa maksāt kaut kādu nodokli ekstra. Es nesaprotu, kāpēc tā, jo tajā laikā par lietotām mašīnām nebija nekādi nodokļi. Un kas notikās? Izrādās, ka šiem pamatiedzīvotājiem nav jāmaksā nodokļi. Tātad viņš nopirka jaunu mašīnu, tā bija ļoti dārga mašīna, tā bija viena no smalkākajiem tajā laikā. Tas bija Ford Expeditions, limited edition, tātad smalkākais, kas varēja būt, jā. Tā reku viņiem tas kaut kas tā, to pa to māju sauc, kā viņi tur sauc, kā to teltu sauc. Vienalga, jā, viņiem tur pasakums. Nu jā, tātad... Latvija tā kā veco laiku klubi. Klubi, jā, indiāņu klubi, jā. Tātad, par ko es stāstu, jā. Tātad viņam nebija jāmaksā nodoklis par to mašīnu, kur viņš pirka jaunu, kas bija, nu, es nezinu, viena no smalkākajām, jā, kas tu Cadillac Escalade bija laikam, jā, nu, tā kā virs viņa, jā, virs Expeditiona, jā, Lincolns navigators, bet, nu, tajā klasē viņi tur bija ietilpa. Tātad man nopērkot lietotu mašīnu no viņa, tātad tā mašīna bija tajā laikā tātad kaut kāda 8 gadus veca mašīna, ja? 7 gadus veca mašīna. Man bija jāmaksā nodoklis par viņu. Protams, ne jau no summas, ko maksā jaunu, bet no summas, tad es viņu pirku, man liekas, par 8,000, tad man no 8,000 bija tas nodoklis jāmaksā, kas, manuprāt, nav taisnīgi pret pircēju, kas, teiksim, pārpērk to mašīnu, jo man neviens to nepateica, ka tāda lieta tur ir.
Tas tika nokustēts. Labi, tur nebija nekāda drastiskā summa, bet no tiem 8,000 bija, ja nemaldos, 5% jāmaksā laikam, vai kaut kas tāds. Jā, nu $40, nu jā, tāpatās tā ir nauda, vai ne? Jā, tā kā, nu, jā, nu, ko tur vairs piebilst, jā. Jūties, ka tev pāri. Jā, kad es neko viņiem neesmu izdarījis, vai ne? Vienkārši tāpēc, ka esmu baltais, tāpēc man bija jāmaksā ekstra nodoklis klāt. Nu, tas nav forši, jā. Bet, nu, tāds ir stāsts, jā, par šiem cilvēkiem arī viņu starpā ir ļoti daudz, ļoti labi cilvēki. Braucam no autobusa. Tas, kas priekšiem ratiem notiekās. Varbūt pa lodziņu varēs redzēt. O, taču var redzēt. Nu. Jā, kas mums ir pakaļiem ratiem? Pakaļie rati iet nost. Nevar saprast, tā atstāsim šitā te. Izstāst, ka būs labi, jā. Ai, tā, tas būs viss labi. Šis rats arī būs ok. Jā. Jā. Ļoti. Ko? Kā? Grūtiņ saka, būs labi, tad būs labi. Šitā. Tā. Ok. Baigi forši, ka svētdienās var radāt kravu. Cilvēks atbrauks pēc tam pakaļ, ievedīs aiz vārtiem iekšā. Čau! Tā. Cerams, ka tu varētu atstāt, ka te būs viss normāli. Tā viņš kaut kā teica, šeit kaut kur atstāt priekšpusē. Tālāk. Šitā. Es ceru, ka šitā būs labi. Tātad kādas augļus mums deva autobus? Autobus mums deva augļu stādas $2,800 pa 1000 rupi rēķinot 400 kilometriem, ko var nobraukt 13 stundās, teiksim tā, 13,5 stundās, un es paņēmu 14 stundas. Un, ja pārēķinu uz jūdzēm, tas būtu $3,22 pa jūdzi, kas ir ļoti laba samaksa. Un, jā, braucam tagad uz benzīnu tanku. Kā jau visiem zināms, svētdienas vakars ir 90 Day Fiancé. Garnels un atspirdzinošie dzērieni, un tad rītā braucam uz, kā to vietu sauc? Stanley, North Dakota, savākt nākošo kravu un tad atpakaļ uz mājām. Vakar nekur tālu neaizbraucām, aizbraucām līdz pirmiem benzīntankam, kas bija apmēram pusstundu no tās vietas, kur piegādājām autobusu. Šodien tagad tuļi brauksim pāri robežai, caur Pembinu, un tad uz Stanley, North Dakota savākt šasijas, un tad jau pēc tam atpakaļ augšā uz mājām. Vakardien notikās liela nelaime. Es pagatavoju garneles un sagatavoju atspirdzinošos dzērienus, un izrādās 90 Day Fiancé nebija. Bet ir toties viena laba ziņa. Es uzzināju, kāpēc cilvēki no manis atsako, un to es izstāstīšu jums vēlāk. Kur mūsu nākošie upuri.
2 Fordi, abi 2 laikam vienādi. Kas mums tur ir? Kāds pūš ārā pa izpūtīja atslēgas. Jā, ir. Ja. Ar 10. februāra pusdienas laiks vakardien sākām netālu no Steinbachas Manitobas, aizbraucām līdz Stenlijam, North-Dakotai, savācām 2 šasijas. Nebija domāts braukt līdz mājām vakardien, bet kaut kā sanāca tā, ka mēs aizbraucām līdz tām mājām, tad mēs nobraucām kaut kāds bišķiņ vairāk par 12 stundām. Atbraucām mājās, tagad šodien jābrauc jāatdod. Šī te krava tātad pēdējie upuri, tātad 2 šasijas. Kilometru ziņā tas ir gandrīz 600 kilometri, tātad tas būtu 371 jūdza, kas rupi rēķinot nopaļojot uz dolāriem par jūdzi, kā jau tiek šeit rēķināts par jūdzem, ir $5 par jūdzi, kas ir ļoti laba samaksa. Tātad kopējais šo 3 kravu brauciena garums bija 3200 kilometri, tātad 3 dienas, un par to mums samaksāja $3886. Tā kā šis bija ļoti veiksmīgs brauciens. Mums jau, protams, ir nākošā un aiznākošā krava jau gaida rindā. Tagad, kamēr es braucu uz atdošanas vietu, gribēju pastāstīt par to, ko es teicu, kad es uzzināju no slepenajiem avotiem, es uzzināju, kas ir tas pa iemeslu, kāpēc cilvēki atsako no maniem. Un izrādās, ka es lietoju vārdu īra, tur, kur jālieto vārds ir, es lietoju vārdu īra. Tāpēc cilvēki no manis atsako, labi, tas ir joks, bet, forši, ka cilvēki tā no malas pasaka, kad redz, ko es nepareizi saku. Jo īstumā, ja es pats citreiz skatos, ko es esmu ierakstījis, klausos, ko esmu runājis, un liekas, kur tāds muļķības var runāt, protams, tos fragmentus nekad nelieku, kur es pats saprotu, kad es jau galīgi šķīpi runāju kaut ko vispār ne par tēmai. Bet tas tā, nav nekas saistīts ar galvas ornamentiem un kas tur vēl tur medaļām. Nē, tas ir vienkārši saistīts ar vārdu ir un īra. Tātad man jāsaka, man ir mašīna, nevis man īra mašīna, jo īra dzīvoja blakus paģistā. Tā tur esot. Liels paldies visiem sekotājiem, komentētājiem un tā tālāk visiem, jo šī video filmēšanas laikā esmu nokļuvis to cilvēku skaitā, kas ir sasnieguši YouTube's to monetizāciju, vai kā viņi tur latviski pareizi saucās. Ja? Tātad man jau sāk YouTube maksāt kaut kādas naudiņas, kas ļoti patīkami. Un pirmo tātad šo naudiņu izdomāju veltīt, lai updatetotu, vai kā pareizi jāsaka, to montēšanas programmu, lai es varētu tagad video likt. Es nelikšu 4K, es noteikti likšu vienkārši 2K, jo 4K tas ir, varētu būt, ka bišķīti man būs ilga video ielādēšana datorā. Es no sākuma pamēģināšu uz 2K izšķirtspēju, jo līdz šim man bija 1080p, ja, kas vairs pēc mūsdienu standartiem neskaitās nekas forši, tā kā nākošie video būs pateicoties YouTube's naudiņai būs 2K. Tā kā jums liels paldies par skatīšanos, un vēl, nākošajā video, kas būs, varētu būt, es nesolu, bet es jau pirms tam kaut kad runāju par Starlinku. Toreiz Starlink bija izpārdošanā, bija $280 Starlink mini. Un es toreiz kaut ko žmiedzos un nenopirku.
Un tagad, kad es esmu izdomājis, ka jā, davai es nopirkšu, protams, davai arī nevar teikt, tas nav latviski, bet, es nopirkšu, protams, viņi nekur nav, viņi visur ir izpārdoti, un kas jau pats labākais, ka viņi tos plānus, kas bija pirms tam, ja bija par 70 vai 80 dolāriem 50 gigabaiti, tagad tas pats plāns jau ir ar 100 gigabaitiem, kas ir, daudz pievilcīgāk, jo 50 gigabaiti, tas nav nekas. Ja to lieto tikai tajās vietās, kurā nav zonas telefonam, tad ir ok, bet tā savādāk 50 gigabaiti, tas nav nekas. Normāli vajadzētu mēnesies, apmēram 50-200 gandrīz iztērē no telefona. Tā kā es mēģināšu nākošajā video dabūt, es it kā esmu sarunās ar cilvēku, jo veikalos nekur viņas nevar nopirkt. Es atradu cilvēkus, kas tirgo jaunus, neatpakotus, protams, par nedaudz lielāku cenu nekā viņi vispārdošanā. Tā kā varētu būt kaut kas tāds nākošajā video, bet to es nesolu, bet cerams, ka būs. Labi, paldies par skatīšanos, visu labu, līdz nākošajam video.